pie dažiem politiskiem jaunumiem. Iekšējā cīņa partijā Likud sāsinās, tuvojoties partijas priekšvēlēšanām pirmdienas vakarā. Premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš jau ir izvēlējies kandidātus vairākām rezervētām vietām, bet vienlaikus atbalsta arī vairākus kandidātus, kas piedalās priekšvēlēšanās. Tomēr viens vārds, kuru viņš publiski nav atbalstījis, ir Kneseta deputāte Tali Gotlība. Pretrunīgi vērtētajai likumdevējai ir spēcīgs atbalsts starp Likud biedriem. Taču iekšējās aptaujas liecina, ka viņas iekļaušana saraksta augšgalā partijai varētu izmaksāt 2 līdz 3 vietas kopumā. Studijā kopā ar mani, lai sniegtu jaunāko informāciju, ir mūsu i24 News korespondents Bilals Sladins. Netanjahu, kurš jau līdz šim ir centies iegūt vairākumu kontroli pār partijas sarakstu, cik pretrunīgas vai cik nozīmīgas šīs priekšvēlēšanas patiesībā izrādās pirms pašām vēlēšanām oktobrī? Patiesībā mēs skatāmies uz ļoti dramatiskām priekšvēlēšanām, jo tas viss ir vienkāršas matemātikas dēļ. Galu galā mēs runājam par to, ka saskaņā ar pašreizējām aptaujām Likud iegūst 23 vietas. Netanjahu jau ir rezervējis 8 vietas. Tas nozīmē, ka 17 vietas paliek 34 biedriem, ieskaitot ministrus un Kneseta deputātus, protams. Tātad puse no pašreizējiem Likud partijas deputātiem nākamajās vēlēšanās būs ārpus Kneseta. Un tieši tāpēc rītdien būs ļoti, ļoti dramatiski gaidot, kāda būs rezultāti. Pat Itamars Ben-Gvirs saka, ka viņam ir zvanījuši Likud biedri, ieskaitot ministrus, un lūguši viņam rezervēt vietas viņiem partijā, Jehudim partijā. Kas nozīmē, ka viņi ir izmisuši un zina, ka šajā ciklā netiks ievēlēti. Tas, protams, ir kaut kas, kam jāpievērš uzmanība. Tagad, kā jūs teicāt, Netanjahu, viņš publiski nav pateicis, vai atbalsta vai neatbalsta Likud vai konkrētus Likud biedrus, bet runājot par Tali Gotlību, viņš tieši nesaka pret viņu. Viņš teica, ka pašreizējās aptaujas, kuras jūs minējāt, ja viņi iekļūst, ziniet, pirmajās 10 vietās, ka tas iespējams Likud izmaksās 2 līdz 3 mandātus. Tas, protams, ļoti svarīgi Netanjahu, bet viņš saka, ka uzticās Likud biedriem, ka viņi izdarīs pareizo izvēli. Fakts, ka viņš šo informāciju izpauda ar Channel 12 starpniecību šajā konkrētajā gadījumā, nozīmē, ka viņš vēlas nodot ziņu Likud partijas biedriem. Tāpēc viņš nav ieinteresēts, lai Tali Gotlība būtu pirmajās, jūs zināt, vietās. Tas šobrīd ir izaicinājums Netanjahu. Kad populistiskākie vairāk, jūs zinat, teiksim, sauksim viņus par populistiem, tādi biedri kā Tali Gotlība un citi, būsim godīgi, ir priekšplānā. Tas varbūt viņam traucēs īstenot nākotnes plānus attiecībā uz Likud partiju. Ko tas viss liecina par to, kā Netanjahu, kurš vēlas veidot savu koalīciju, rīkosies, ja viņš galu galā uzvarēs? Fakts, ka viņš nevēlās Tali Gotlību un citus Mošē pašreizējo mediju ministru, lai būtu priekšplānā, tas nozīmē, ka viņš tiecas pēc vienotības valdības. Viņš to ir atkārtojis atkal un atkal pēdējo mēnešu laikā. Un tas nav domāts tikai Benam Gviram un Smotričam, jo viņi ir vairāk galēji labējie. Bet tas ir arī Likud partijas biedriem, kuri balsos šajās priekšvēlēšanās. Tādējādi viņiem nebūs cilvēku, kurus varētu uzskatīt par populistiem. Un viņš varēs izveidot kaut kādu valdību kopā ar Eizenkotu, piemēram, koalīciju, kas apvienot daudz izrēliešus. Un tas nav tikai tāpēc, ka viņš vēlas apvienot izrēliešus. Viņš zina, ka nākamie mērķi, ko viņš vēlas sasniegt, varbūt savā pēdējā mēģinājumā, Netanjahu jau ir gandrīz 80 gadus vecs, būs normalizācija ar Saudarābiju. To viņš nevar panākt ar tādiem cilvēkiem kā Smotričs un Ben-Gvirs, bet vienotības valdība, kas domā racionāli vai līdzsvarotāk, teiksim tā, kad runa ir par diplomātiju un drošības jautājumiem, varētu viņam patiešām atnest to vienu pēdējo ļoti svarīgo sasniegumu. Tāpēc visticamāk tas arī ir viņa mērķis. Vēl dažas citas ziņas tomēr ir saistītas ar vēlēšanām. Policija pēc ziņotā ir atļāvusi ebreju apmeklētājiem uzkāpt Tempļa kalnā ar lūgšanu grāmatām. Tas nav atļauts, jo tas ir pretrunā ar status quo. Bet runājot par politiku, Nacionālās drošības ministrs Itamars Ben-Gvirs faktiski uzrauga policiju un dažas viņa politikas. Vai arī šis ir vēlēšana apsvērumu dēļ pieņemts lēmums? Pilnīgi noteikti šis nav vienīgais Ben-Gvira un Smotriča lēmums šajā vēlēšana sezonā. Daudz to izjūt Jeruzalemē un Rietumkrastā, kā arī arābu kopiena pat Izrēlā, ka viņi jūt, ka viņš cenšas arvien vairāk provocēt. Tādējādi viņš iegūs vairāk punktu savā Otzma Jehudīt atbalstītāju lokā
un vispārīgi Izraēlas labējā spārnā. Tā ir daļa no tā, kā jūs teicāt, tas ir kaut kas, kas iepriekš Tempļkalnā nav bijis atļauts. Mēs varam, piemēram, saistīt kopā to, kas šobrīd notiek Kosovā un Rietumkrastā. Un noteikti arī noziegumi, ko mēs redzam arābu kopienā, vismaz arābu sabiedrība tagad apsūdz Ben-Gvīru, piemēram, vakar policisti iegāja kāzās Al-Fahmā. Un tā bija haotiska aina. Viņi arī saka, ka tas viss notiek vēlēšanu dēļ.